Izbrauciens ar laivu beidzas neveiksmīgi. Cilvēks iekrits ūdenī un nepieciešama glābēja palīdzība. Tas, vai cietušais tiks izglābts, atkarīgs no glābēju un mediķu profesionalitātes un ātruma. Šoreiz tās gan ir tikai mācības, kas apliecina, ka atpūtnieki pludmalē vismaz pagaidām var justies droši. Taču sākoties īstajai pludmales sezonai, Jūrmala var palikt bez neatliekamās medicīniskās palīdzības, jo grozījuma ministru kabineta noteikumos paredz, ka finansējums no 1. jūlija tiks piešķirts tikai vienotajai neatliekamajai palīdzībai. Jūrmalas ātrā palīdzība, tāpat kā Ogres, Dobeles, Rezeknes, Ventspils un Liepājas ātrās palīdzības vienotajā tīklā ir nolēmusi neiesaistīties, jo viņa prāt tas neko labāku nedos ne iedzīvotājiem, ne viesiem. Kopīgā darbība ar glābšanas dienestu, kas ir ilgusi 15 gadus, tiks izjaukta. Un tāpēc arī mēs nekādā gadījumā nevaram vairs runāt jau par šo te atpūtnieku drošību, kas iebrauc Jūrmalas pilsētā vasarā līdz 1 miljonam atpūtnieku. Jūrmalas pludmale ir 32 km gara un pagājušajā gadā atpūtniekiem neatliekamā palīdzība sniegta 186 reizes. Ja ministru kabineta lēmums netiks grozīts, ātro palīdzību nāksies gaidīt no galvaspilsētas, un to valdes priekšsēdētājs sauc par neprātu. Es nesaprotu, kādā veidā viņi nokļūs līdz šai pludmalei. Ja nedod Dievs notiks kāds nelaimes gadījums, tad, kā mēs zinām, vasarā par Jūrmalas šoseju, kad 3 joslas ir aizņemtas, ka praktiski nav iespējams izbraukt, un kur nu vēl laiks no Imantas apakšstacijas atbraukt līdz Majoriem vai Bulduriem. Arī uzrunātie ļaudis saka, ka pašreiz pludmalē jūtas droši un mainīt neko nevajag. Tas gan nebūs labi. Šeit atpūšas daudz bērnu un pensionāru. Viss, kas var gadīties. Pēc neoficiālas informācijas pastāv iespēja, ka Vaivaru rehabilitācijas centrā varētu tikt veidot jauna bāzes stacija, taču Jūrmalas ātrās palīdzības priekšsēdis tam neredz ekonomisku pamatojumu un cer, ka uzvarēs veselais saprāts, un lēmums tomēr tiks grozīts, un līgums ar norēķinu centru tiks pagarināts ar esošo ātrās palīdzības staciju, kura Jūrmalā veiksmīgi darbojas jau 50 gadus. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.